draugi, tā ir ekoloģiskā katastrofa. Tie, kas šobrīd sēž valsts iestādēs, viņi atbildēs, ka viss ir kārtībā. Nekāda apdraudējuma cilvēka dzīvībām, veselībai nav, apkārtējai videi arī nav, un ka viss atbilst normas robežām. Tāpat kā viņi teica attiecībā par atkritumu dedzināšanas rūpnīcām un arī par vēja parkiem, kas šobrīd ir ļoti aktuāla problēma. Vēlaties vienu piemēru? Lūdzu. Vecmogrāvi iedzīvotāji ilgu laiku cīnās ar šo problēmu. Ir bijuši laika sprīži, kad nepatīkamās maksas bijušas vienkārši neciešamas, neizturams. Tika sūtīti signāli, vēstules valsts iestādēm, kas par to atbild. Atbild bija pavisam vienkārši. Nekāda pārkāpuma nav konstatēta, nekāda apdraudējuma nav. Tālūk. Es esmu pieņēmis izaicinājumu kandidēt Rīgas domas vēlēšanās, lai šo jautājumu par Bolderājas iedzīvotājiem, par Daugavgrīvas iedzīvotājiem paceltu gan pašvaldības līmenī un arī valsts līmenī. Jo mēs redzam, ka Latvijas un arī Eiropas Savienības normatīvie akti netiek ievēroti un cilvēki cieš. Ciešu es, cieš mana topošā ģimene, cieši iedzīvotāji Bolderājā, Daugavgrīvā un arī daudzos citos mikrorajonos, kur arī ir savas problēmas. Es esmu Rīgas domas deputāta amata kandidāts. Jā, es neesmu viens cīnītājs. Aiz katras spēcīgas personības parasti ir spēcīga cilvēku armija, spēcīga cilvēku atbalsta komanda. Es vēlos aicināt jūs atbalstīt mani šajā cīņā, nākt man līdzi, kopīgi vākt iedzīvotāju pārakstus, ar ko es nodarbojos jau nopietnu laiku, un parādīt, ka es neesmu viens. Jā, es varbūt būšu balss Rīgas domas gaiteņos, bet mēs parādīsim, ka es neesmu viens, ka mūsu ir daudz. Nāciet talkā. Paldies jums par atbalstu.